Sāc beidzot ticēt sev. Cik viegli cilvēks uzticas visiem citiem – mediķiem, medikamentiem, draugiem, paziņām, kaimiņiem, grāmatām, internetam, pat reklāmām. Bet, kad pienāk laiks ticēt sev, pēkšņi rodas šaubas. Kāpēc? Kas ir tas, kas cilvēku attur no paša spēka apzināšanās? Cilvēks ir radīts tā, lai pats sevi varētu dziedināt, lai pats varētu atrast atbildes, lai pats varētu būvēt savu dzīvi. Mēs esam stiprāki nekā mums liek domāt, bet gadiem ilgi esam maldināti, vilkti prom no savas patiesās būtības. Cilvēkam ir iemācīts ticēt visam, tikai ne sev pašam. Un tomēr mūsu iekšējais spēks nav zudis. Cilvēkā ir kas tāds, ko nevar nogalināt, pati dievišķība. Tā gaida brīdi, kad beidzot cilvēks sapratīs. Visas atbildes jau ir mūsos. Cik ilgi vēl atliksi šo brīdi? Cik ilgi meklēsi ārpusē to, kas jau sen ir tevī? Ir gudrs teiciens. Ja cilvēka ticība būtu tik liela kaut vai kā sinepju graudiņa izmērā, tad cilvēks spētu kalnus bīdīt. Kāpēc tevi šaubas vēl māca? Tu esi stiprs. Tu esi piedzimis šeit ar visu, kas nepieciešams. Sāc ticēt sev. Elpa, dzīvības atslēga. Kas ir tas, ko neviens nevar mums atņemt? Kas ir tas, bez kā neviens cilvēks nevar dzīvot, nevar pat eksistēt? Ticību var aizliegt, bet nevar atņemt. Cerību var apslāpēt, bet tā dzīvo tālāk. Bet ir kas vēl būtiskāks. Elpa. Elpo viss dzīvais. Mēs, dzīvnieki, daba, pat pati planēta. Elpa ir dzīvības nesēja. Tā ir pirmā lieta, kas mums tiek dota piedzimstot, un pēdējā, kas mūs atstāja. Bet cik daudzi apzinās tās spēku? Mūsdienās cilvēks skrien, steidzas, elpo sekli un ātri, eksistējot, nevis dzīvojot. Bet pareiza elpa var visu mainīt. Tā var pacelt, dziedināt, savienot ar to, ko tu esi meklējis visu mūžu. Ar sevi pašu. Kad tu apzināti elpo, tu ienirsti sevī, un tieši sevī tu vari sadzirdēt patiesību. Tur tu atradīsi savu patiesību, un tad beidzot tu sajutīsi. Dievs nav kaut kur ārpusē, viņš ir tevī. Tu esi elpa, tu esi dzīvība, un visas atbildes jau ir tevī. Sāc elpot. Sāc elpot, sāc dzīvot. Aicinu jūs visus. Sāciet elpot un beidzot dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Ne tā, kā citi saka, ne pēc svešiem noteikumiem, bet pēc savas patiesības. Katrs ieelpotais skābeklis ir jauns sākums. Katra izelpa atbrīvošanās no vecā. Ar katru apzinātu elpu tu tuvojies sev, savai spēka vietai, savai patiesībai. Sāc elpot, notici sev. Neviens cits tavu dzīvi nedzīvos. Neviens cits tavā vietā neko nemainīs. Nav jāgaida brīnums, zīme vai kāda īpaša diena. Sāc tagad.
atver sev acis uz jaunām iespējām. Atrodi sevī spēku būt veselam, laimīgam un piepildītam tieši tagad. Tu esi šeit, lai dzīvotu. Aicinu jūs visus sākt elpot un beidzot dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Ne tikai eksistēt, bet dzīvot ar atvērtu sirdi, skaidru prātu un brīvu garu. Sāc elpot, apzināti, dziļi, ar sajūtu. Notici sev. Beidz gaidīt, ka kāds cits tevi izglābs, ka dzīves apstākļi paši mainīsies. Tu pats esi savas dzīves radītājs. Atver pats sev acis uz jaunām iespējām, atlaid vecos ierobežojumus un ļauj sev beidzot būt. Būt veselam, būt laimīgam, būt sev.